Čau, te Diana. Šodien mēs parunāsim par make-upu. Esmu saņēmusi sūtījumu no ilgi gaidītā Kylie Cosmetics šāda kasti ar skaistu make-up somiņu un ar kosmētiku. Nu ko, šodien izmēģināsim kosmētiku. Esmu pasūtījusi tātad Kylie K-Shadow, Kylie Eyeliner, tad tādu otiņu komplektiņu ar suprīgām otiņām, K-Liners man te ir iemaldījies. Un tad, kur man pats lūpkrās, Andiņam ir kuriekšana. Un pamēģināsim arī lūpkrāsas. Komplektā nāca arī tāda skaista somiņa, kur šo visu kosmētiku salikt. Un tāds maziņš, interesants brelociņš nāca dāvinā. Un video beigās ir giveaway. Jūs savā īpašumā varēsiet iegūt arī kādu Kylie Cosmetics lūpu komplektiņu, lūpu zīmolītu un lūpu krāsiņu. Tātad komplektā nāca 5 sotas šādas te, dažādi izmēra. Gan blendēšanai, gan vienkāršai ēnu uzklāšanai. Tātad manā īpašumā ir Kylie K-Shadow. Šādi te iepukojums. Tā. Tā ir bronzas palete. Manuprāt, ļoti laba palete gan ikdienai, gan arī ballītēm, ja uzkrāso spēcīgāk. Tādi pamata toņi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Esmu sejas uzklājusi bāzi, kas nav, protams, no Kylie Cosmetics, jo viņi šobrīd ražo tikai acu kosmētiku un lūpu krāsas. Izmantoju Giorgio Armani tonālo krēmu, Benefit pūderi un Yves Saint Laurent vaigu ēnas. Acu ēnu nosaukumi ir dažādu dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu nosaukumos. Piemēram, sākšu ar ēnu pamatiņu uzklāt ar gaišo tonīti, un viņš saucās Jasper. Godīgi sakot, šī te ota, man liekas, par cietu šīm te ēnām. Šī te arī. Šādas te otas es parasti izmantoju vairāk gan blendēšanai, bet šoreiz, laikam, es izmantošu, lai uzklātu ēnu pamatu uz visas acis. Kā jau es teicu, ēnu toni Jasper, ja paši gaišāko. Šis tonis ir matēts un tāds ļoti gaiši bēšīgs, teiksim tā. Uzklāju viņu par pamatu. Turpināšu ar acu plakstiņu. Šeit es likšu tādu nedaudz tā kā ombrīti, tādu pārēju, lai izmēģinātu vairāk no šīm ēnām. Es izmantošu ēnas šādā secībā, kā viņas te ir, Jasper, Quartz, Topaz. Paskatīsimies, kā šīs ēnas izskatīsies. Ēna Quartz ir spīdīgā ēna, bet uz acu plakstiņiem, manuprāt, tā izskatīsies skaisti. Tāda nedaudz pārēja. Un izmantosim trešo ēnu ar šo te otiņu, uzklāsim stūrītī. Uztaisījām tādu nelielu pārēju, un tagad šo pārēju visu sablenderēsim ar mazo blendēšanas otu. Gaišākā ēna, manuprāt, ir ļoti spilgta, pārējās ir tādas netik spilgtas. Izmēģināsim arī pārējās ēnas. Liksim nelielu šī te oranžā, jeb citrīna akcentiņu acis vidū. Šeit tonis ir, manuprāt, diezgan spēcīgs. Un dos tādu skaistu akcentiņu. Liku tā kā no puses acis līdz galam, un tūlīt viņu sablendēšu kopā. Šādi te. Manuprāt, dod tādu ļoti skaistu color pop. Tālāk turpināšu ar acis ieliekumu. Sāksim ar tumšāko, tam es izvēlēšos mazāko otiņu, un es likšu tādā veidā. Tumšāko ēnu es likšu pirmo. Principā viņu vajadzētu likt ar vismazāko otiņu, bet, tā kā es izvēlējos, es izmantoju tikai Kylie's otiņas, tad ar šīm 5 otām te mums diži nav ko izvēlēties. Tāpēc pirmās 2 ēnas likšu ar šo otiņu. Sākšu ar tumšāko, otiņu notīrīšu, tad likšu šo te, un nākamo likšu ar kādu nedaudz lielāku otiņu, piemēram šo. Tumšo krāsu likšu pašā stūrītī un nedaudz ielociņā. Tā, uzreiz to aktivitāti izblendēsim, kā saka latviski. Tad liksim pa virsu, notīrīsim nedaudz otiņu.
Un pa virsmu liksim nākamo tumšāko, šo tonīti, kurus sauc bronzīts. Tagad ņemšu nedaudz lielāku otu un ņemšu šo tonīti, un šo tonīti sauc hematīts. Hematītu likšu tajā pašā reģionā, tikai vēl nedaudz lielākā šādā te laukumā. Tagad atgriezīšos un uzlikšu nedaudz šeit vēl Colourpopu krāsiņu, lai mums tas nekad būtu nedaudz spilgtāks. Un paskatīsimies, kā izstās krāsa Goldstone. Šī te ir krāsa Goldstone. Uzliksim viņu šeit, piemēram. Paskatīsimies uz rokas, kā viņa izstās. Lai arī šeit viņa izstās tāda diezgan tumša, īstenībā viņai ir tāds skaists zelta tonis. To es uzlikšu nedaudz pa virsu šeit stūrītī, lai būtu tāds zelta spīdums. Atkal ņem blendingu otu un nedaudz sajaucu krāsas, lai nav šīs asās pārējas. Izmantošu šo gaišo tonīti nedaudz zem uzacīm, lai izceltos uzacis un lai iedot acīm vēl tādu papildus dziļumu. Tā. Man patīk nedaudz tumšo krāsu, es droši vien paņemšu visgaišāko šo no tumšajām. Man patīk nedaudz viņu izmantot arī zem ārējā stūrītī uz apakšējā plakstiņa. Šāda te. Varbūt nedaudz piejaukšu tumšāk bruno. Atkal nedaudz izblendēšu. Un tagad dosimies tālāk pie acu lainera. Šajā te komplektiņā Kylie Eyeliner ir šāds te zīmulis, zīmuļveida lainers un slapjais gēla lainers ar otiņu. Sākšu es ar šo mikro laineri, gēlveida laineri. Manuprāt, es laineru aizvilku nedaudz pa tālu, un ko es daru, ja man tur ir tumšā ēna, tad es ņemu cietu otiņu un šo lainera vietu nedaudz iztušēju. Ja tas nav gēla lainers, bet tas ir mitrais lainers, tad es tur lieku tumšo acu ēnu, un tad ar to ēnu tā nedaudz to vietu iztušēju. Protams, tad nesanāks šis tāds asais kaķets variants, bet šoreiz es arī tādu negribēju, es gribēju tādu iztušētu, tad ar to tiek galā es šādi. Esmu sajūsmā par šo laineri, viņš uzklājās ļoti viegli un precīzi, redzēsim, kāda būs noturība, bet šī otiņa ir patiešām laba. Tagad ņemšu šo te acu laineru zīmuli, un es viņu likšu uz ūdens līnijas apakšējā plakstiņā. Nu ko? Esmu uzkrāsojis acu ēnas un Kylie acu lainerus. Man ļoti patīk ēnas. Ēnas ir mīkstas un patīkamas, kā arī krāsas ir ļoti spilgtas. Izskatās arī, ka būs diezgan noturīgas, par to es ļoti priecājos. Kylie Eyeliner komplektiņš arī ir fantastisks. Ļoti viegli klājās, šis zīmols ir ļoti mīksts, viņu var klāt arī atsevišķi bez šī gēla lainera, tikai šo te zīmoli, tad viņu uzklāja apkārt un var tādam smoky eyes lookam nedaudz iztušēt viņu. Un tad būs tāds nevis precīzais tāds make-ups, bet būs tāds smoky iztušātais. Vai arī, protams, viņu var izmantot acu šai ūdens līnijai. Nu, ko uzlikšu nedaudz acu tušu. Un šī luka noslēgumam izmantošu šo Kylie's Literally lūpu spīdumu.
Smaržo viņš fantastiski. Ārā man sāk spīdēt saule, tāpēc šeit ir ritīgi spilgta saule un šeit ir diezgan patumšs. Un nu, ko tas laikam nozīmē, ka video ir jābeidz. Šeit jūs varat pabeigt to luku redzēt. Es priecājos, ka atraduši šo te Kylie's lupkrēsu, lupspīdumu. Viņš ir ļoti maigs un patīkams. Tons, manuprāt, ļoti piestāv man. Ir tāds diezgan dabīgs, brūnīgi, bēšīgs zemes tonis. Un tagad pienācis laiks giveaway. Giveaway, giveaway, giveaway. Giveaway, giveaway, giveaway. Giveaway, giveaway, giveaway. Pavisam izlozēt 3 lupkrāsas. Vienu savā īpašumā jūs varat iegūt, ja jūs esat pierakstījuši uz manam kanālam un ierakstiet lejā šeit komentāru, kur ir jūs mīļākā lupkrāsa šī brīža. Otrs giveaway ir manā Instagram profilā, Diana Kubasova, meklējiet man Instagramā, protams, links arī ir lejā. Un trešais giveaway ir mana bloga Facebook lapā Kubasovas.com. Nu ko, piedalieties, un tad jau redzēs, kurš vinnēs un kā patiks šīs pašās lupkrāsas. Nu ko, tiekamies nākamreiz. Čau!